Sirsnīgs sveiciens no Agenskalna draudzes. Man bija jābrauc pāri upei šajā krastā, bet jāsaka, ka šī vieta ir tāda diezgan pazīstama, jo pavisam tuvu tur Akas ielā pie Ģertrūdas ielas ir manas sievas kabinets. Mana sieva Kristīna arī ir psihoterapijas speciāliste, un šādi tad es kā students, un es vēl studēju, man vēl ir pēdējais gads šajās studijās, šādi tad es izmantoju arī viņas kabinetu. Un tā kā Akas iela ir vienvirziena iela, tad iznāk diezgan bieži braukt garām. Ja. Un tad, kad jūs mācītājs man aicināja, tad es sapratu, būs problēmas ar stāvēšanu, bet tā viņš teica, tur ir tāds pagalmeņš, tur var braukt iekšā. Un es ticībā braucu iekšā, un man liekas, ka ir vēl mana mašīna. Ja. Bet šodien tāda ļoti interesanta tēma, jo 3. adventē, tas teksts, par kuru 3. adventē runā ne tikai mēs šodien, bet arī dažādu citu konfesiju draudzēs, katoļu, luterāņu, anglikāņu, respektīvi visas tās draudzes, kas seko tam baznīcas gada ciklam. Šodien ir Jānis Kristītājs, un patiesībā pagājušajā nedēļā arī bija Jānis Kristītājs, tikai tur bija viss viņa sākums. Tur bija tāds, varēja redzēt, ka šis vīrs ir topā, viņš ir savas kalpošanas virsotnē. Bet nolasītais teksts šodien mums atklāja tādu ļoti, ļoti skumju ainu. Jānis ir cietumā. Jānis Kristītājs ir ielikts cietumā, un mēs pat šodien teiktu diezgan muļķīgi iemeslu dēļ. Kam viņam vajadzēja Herodam stāstīt, ka viņš dzīvo ar citu sievu? Man liekas, ka šodien mēs teiktu, lai saglābtu savu dzīvību, mēs esam dažreiz pielāgojušies nerunāt par tādām lietām. Bet Jānis ir ļoti konsekvents, Jānis nelaipo, Jānis patiesībā varētu būt, ka viņš jau ir ielikts cietumā, tad, kad Jēzus tur Galilejā, viņš ir kaut kur tur tālu otrā pusē, ka Jānis arī neko no Jēzus kalpošanas īsti neredz. Viņam tas ir apslēpts. Un vienīgais, ko viņš savā dzīvē redz, ir patiesībā cietuma bedra. Un tas, ko viņa mācekļi atnes informāciju. Un tā pirmā lieta, ko mēs redzam šajā tekstā, ka viņš ir cietumā un viņš dzirdēja par Kristus darbiem. Un šis ir tāds, es teiktu, Jānis te ir tāds, ka mēs teiktu, viņš tā kā bišķi ir pazaudējis savu ticību. Kaut kas viņam ir noticis, kāpēc viņš manā uzturē sācis šaubīties. Bet dievkalpojumā klausoties, dziedot dziesmas, es domāju, taču cietumā atradās arī Jāzeps vecajā derībā. Un Dievs bija ar viņu. Cietumā mēs lasām arī apostols Pēters atradās, un Dievs viņu izglābi no cietuma. Cietumā Pāvils un Sīla bija, un tur mēs redzam pavisam citu ainu. Viņi tur uzstājas tādu pielūgsmes brīdi, viņi tur dzied slavas dziesmas. Bet te ir Jānis. Ļoti līdzīgs mums. Jo bieži vien arī, vai tad nav tā, ka arī mēs savā dzīvē sevi atrodam tādā kā būrī? Pat ir iznākusi jaunā rakstnieces Zanes Zustas grāmata Precēto sieviešu grēksūdzes. Un tur ir viena epizode, kur sieviete ir aizgājusi pie psihoterapeita, un viņa saka, dažreiz jūtos kā pele būrī, kas skrien pa riteni. Vispirms aizrautīgi uz vienu pusi, tad uz otru. Katru reizi šķiet, ka mainot virzienus kaut ko cītīgi risina, bet būtībā stāv uz vietas. Un tad terapeite uzdod viņai jautājumu, vai reflektē. Viņa saka, izklausās, ka tu domā, ka citā būrī varētu būt labāk. Bet ja tā ir, ka dzīve ar būri, kurā nav problēmas, nav iespējama. Ja tas būris ir vienmēr. Un tas man lika mazliet domāt arī savādāk par to, kas vispār ir cietums. Mēs varam teikt, fiziski cietums tā ir brīvības atņemšanas vieta. Cilvēkam tiek atņemta brīvība dzīvot šajā pasaulē, kā citiem cilvēkiem, viņam ir jādzīvo pēc likumiem. Man vienīgā pieredze ar cietumu ir bijusi armijas laikā. Es sargāju karavīrus, kuri bija nogrēkojušies.
Tās bija tādas diennakts dežūras. Un vienmēr bija bail, ka tev pašu neatstāja tur. Jo tas cietuma priekšnieks bija tāds, ka viņš varēja nakts vidū tev pajautāt kaut kādus armijas likumus, kas tev ir tā kā pienākumos. Un ja tu kļūdījies vienā frāzē, tad viņš varēja arī parakstīt lēmumu, ka tu uz 15 diennaktīm paliec ar tiem, kurus tu nu pats sargāji. Un tad šīs dežūras vienmēr bija ļoti tādas, kā lai pasaka, sirdi plosošas, ar daudz lūkšanām. Paldies Dievam, man neatstāja. Vēlāk, kā mācītājs, esmu laulājis pārus cietumā, esmu apmeklējis cietumā, bet tā nav tā vieta, kur es gribētu atgriezties. Jānis cietumā dzirdēja par Kristus darbiem. Man šķiet, ka šodien mēs dzīvojam laikā, kad mēs dzirdam pārāk daudz, lasam pārāk daudz, skatāmies pārāk daudz. Un dažreiz ļoti nekritiski. Mēs saņemam ļoti daudz informācijas. Un šeit es nerunāju par ziņām, bet es runāju arī par Kristu, par kristietību. Un dažreiz cilvēks jūtas apjucis. Dažreiz cilvēks jūtas kā iesprostots, jo varbūt draudze nav tā, kur viņš vai viņa var pateikt, kādas ir sajūtas. Ir bail pateikt, jo liekas, ka visi pārējie ir tādi ļoti ticīgi. Jums kādreiz arī bijis tā, ka jūs atnākat uz baznīcu un jūs kā tāda grēka pagale, un tad jūs skatāties uz tiem pārējiem svētajiem un domājat, nē, jums nav tā. Ir bijis tā vai nav bijis? Bišķis, jā, ok, jā. Es dažiem palūdzu, lai reaģē. Un tādos brīžos ir gan bailes, gan kauns par savu neticību, par to, ka tu neesi tajā labākajā attiecību līmenī ar Jēzu. Un man liekas, ka ir ļoti bail arī, ka tu saņemsi nosodījumu. Kad saņemsi nosodījumu, ka kāds tev teiks, nu kā tu tā vari, tu esi kristietis ar stāžu. Jānis dzirdēja par Kristus darbiem. Nekas nav teikts, ko viņš dzirdēja. Kādus avotus viņam atnesa. Tajā laikā daudzi jau bija noguruši no neskaitāmiem cilvēkiem, kas teica, es esmu Mesija, man Kristus ir sūtījis. Un romieši viens pēc otra šos cilvēkus savāca, arestēja un nogalināja, un arī viņu mazo pulciņu ar sekotājiem. Un iespējams, ka tas bija tas lielais jautājums, vai Jēzus nav viens no kārtējiem, kuru visticamāk novāks. Jānis dzirdēja par Jēzus darbiem. Ko tu dzirdi par Jēzus darbiem šodien? Ko tu dzirdi par to, kas notiek kristīgajā pasaulē? Kā tas tev ietekmē? Kāda ir tava pozīcija? Mums ir tādi divi grāvji, kuros mēs dzīvojam. Viens ir bez jebkādām šaubām visu pieņemt, kas tiek pateikts. Bet tas ir grāvis, jo to, es domāju, Aidis jums pateiks, ka informācija ir jāfiltrē. Ir jāskatās, no kurienes tu to ņem. Bet tad ir otrs grāvis, un otrs grāvis būt tik piesardzīgam un tik kritiskam par visu, kas skan par Jēzu, ka vienmēr tu atradīsi, kur piesieties. Un abi šie grāvi nav labi, bet es dažreiz saku, Jēzus jau arī teica šaurs ceļš, ja? Tas nozīmē, ka tie grāvi abās pusēs diezgan iespaidīgi. Un tad mēs dažreiz vienā grāvī, dažreiz otrā grāvī. Cik tad ir tie brīži, ka mēs uz tā ceļa turamies? Un tad tā otra lieta, ko mēs redzam, ka Jānis, un tā ir laba lieta, ka viņš nekaunās aizsūtīt savus mācekļus, lai jautātu Jēzum, manā uztverē diezgan tādu viltīgu jautājumu. Vai tu esi tas, kam jānāk, vai mums kāds cits ir jāgaida? Vai tu esi īstais? Pirms daudziem gadiem es biju ļoti jauns. Man liekas, ka es biju tikko licencēts par sludinātāju. Man vajadzēja braukt uz Limbažu draudzi. Un toreiz Limbažu draudze pulcējās Luterāņu baznīcas sakristējā, un es aizbraucu kāju ar autobusu agrāk. Un tur sēž tādas divas kundzes, čalo, kā jau pirms dievkalpojuma. Man liekas, tas jebkurā konfesijā, jebkurā draudzē ir, ka ir tās tantes, kuras atnāk ātrāk, un tad viņas savā starpā sit tādu veselīgu vai netik veselīgu klačiņu.
Un tagad es ieeju tajā sakristijā, viņi saka, kas te jūs tāds būtu? Viņi saka, es esmu Mažis. Man jāpatina mazliet atpakaļ. Mans vectēvs Voldemārs arī bija sludinātājs. Un tolaik visticamāk tās sievietes pazina tikai manu vectēvu. Un tad viņas teica, vai dieniņi mēs veco Maži gaidījām. Ja. Un ziniet, tas ir tāds brīdis, ka tu nevari saprast, ko darīt vai braukt mājās. Ja. Tu skaidri zini, ka vecais Mažs nebūs. Vecais Mažs talsos ir. Ja? Es saku, ko tad man tagad darīt? Viņi saka, gan jau būs labi. Gan jau būs labi. Un man liekas, ka tad, kad Jānis Kristītājs šo jautājumu, kad tas tika aiznests līdz Jēzum, es pieņemu, ka Jēzum nebija nekādas problēmas. Jēzus varbūt mazliet tā pie sevis tā padomāja, jā, Jāni, tas varbūt nav tā īsti cienīgi, ko tu man tagad jautā. Bet šis ir ļoti labs jautājums, tāpēc, ka katram no mums dzīvē piezogas šaubas. Un šaubas, mīļie draugi, savā būtībā nav nekas slikts. Šaubas ir vēlme pārbaudīt, vai tam, kam es ticu, vai tas ir kaut kas īsts, vai tas ir manējais. Vai tas ir manējais. Pirms kādu laiku runāju ar kādu cilvēku, cilvēks teica, zini, man tik daudz ir par Jēzu stāstīts, bet es vēl neesmu pārliecināts, vai es esmu satvēris Jēzu sev, vai es esmu viņu satvēris sev. Un tas vienmēr ir tas lielais jautājums. Kristīgā ģimenē augušiem bērniem bieži vien ir jādzīvo ar vecāku ticību. Tie, kas jūs te esat ticīgi no ieņemšanas brīža. Ja? Un tad, kur ir tas brīdis, kad tu pats piedzīvo, kad tu saki, tas ir mans, tas ir mans piedzīvojums. Un to man neviens nevar atņemt. Bet šaubas, es domāju, Jānim varēja būt, ka tas, ko viņš dzirdēja par Jēzu, nebija tas, ko viņš bija teicis par Jēzu. Jo Jānis Mateja evaņģēlijā ļoti skarbi, viņš saka, cirvis jau ir pielikts kokiem pie saknes, un katrs koks, kas nenes labas augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Un tad viņš teica, Jēzus nāks un tīrīs savu klonu, ja, un pelavs sadedzinās. Tāda soda misija izklausās, vai ne? Bez tādas žēlastības. Es domāju, tas, ko Jānis dzirdēja, varēja viņu šokēt. Jēzus tusē ar grēciniekiem, Jēzus muitnieku namā iet, Jēzus tur prostitūtas laiž sev klāt. No soda nevēsts. No soda nevēsts. Un redziet, daudz kas ir atkarīgs no tā arī, kāds ir tavs un mans Jēzus, ko es izlobu no tā, ko es lasu evaņģēlijos. Man tuvāks ir tas Jēzus, kurš tur ir pie tiem grēciniekiem. Varbūt tāpēc, ka es apzinos, es esmu grēcīgs. Bet manā draudzē ir cilvēki, kas saka, man patīk tas Jēzus, kas tos galdus gāž, kas tur, ka viss tur šķīst, ka viņš vienā evaņģēlijā pat pātagu paņem. Ja? Viņš saka, tas ir action, tas ir kaut kas tāds, kur tas ir manējais Jēzus. Un tad, kad es paskatos to, kā viņi dzīvo, īstenībā viņi arī dzīvo tieši tāpat. Ja? Viņiem viss ir skaidrs, viss ir pareizi, viņi ar tādu mazu pātadziņu staigā apkārt un šausta visus, kas netic tā kā viņi. Diemžēl tādi cilvēki ir. Bet šeit, es domāju, adventistiem tādi nav. Tāpēc jau jūs esat adventisti. Ja? Bet Jāņa šaubas, es domāju, ir tik cilvēcīgas, tik saprotamas. Vismaz man Jānis šajā tekstā ir ļoti tuvs. Es arī esmu šaubījies. Es esmu šaubījies varbūt ne tik bieži savā dzīvē, vai es esmu īstā vietā, vai Dievs man ir aicinājis par mācītāju. Un tas parasti notiek tad, kad kādi brauc virsū, tad, kad kādiem kaut kas nepatīk. Un tajos šaubu brīžos tad vienmēr vajag kaut kādu atbalsta punktu. Vienmēr vajag kādu, kas tevi stiprina. Protams, kad mēs lasām jaunoderību, mēs lasām Jēkabu, kurš saka, ja cilvēks šaubās, tad viņš ir līdzinās vilnim jūrā, ko vējš svaida un dzenā. Pāvils, visu dariet bez kurnēšanas un šaubīšanās. Un tad, kur lai es liekos ar savām šaubām? Un man šķiet, tas ir ļoti labi, ka Jānis ar šo jautājumu tiek līdz Jēzum. Ne pats, bet caur saviem mācekļiem. Viņš tiek līdz Jēzum. Viņš jautā Jēzum šo jautājumu. Viņš nejautā Herodam, viņš nejautā kādam citam. Kur tu griezies
Tad, kad tev ir šaubas. Varbūt, ka tu nemaz neredzi savas šaubas. Varbūt, ka pat tā doma, ka tu varētu par kaut ko šaubīties, tev jau liek drebēt. Bet, ja tu atzīsti savas šaubas, un tur ir jābūt arī ļoti pazemīgam cilvēkam, lai atzītu un teiktu, jā, man ir šaubu brīži. Man ir šaubu brīži. Kur tu ar savām šaubām ej? Varbūt kādreiz ir vajadzīga šī cilvēka autoritāte. Kādreiz, es pieņemu, ka arī jūsu konfesijā cilvēki iet pie mācītāja ar savām šaubām, ja ir. Jā. Bet tad to mācītāju ir jāpazīst, tad tam mācītājiem ir jāuzticas. Man liekas, neviens no mums negaida tādu mācītāju atbildi, kā tu vari šaubīties? Kas tas ir? Kas tas ir? Tu esi ticīgs cilvēks visu mūžu. Kādas šaubas? Ja? Beidz muļķoties. Ja? Bet tās šaubas jau no tā mazākas nepaliek. Un tad mēs ar savām šaubām ejam mājās, un rezultātā varbūt pat esam ļoti tuvu, lai pazaudētu ticību. Tas būtu ļoti ekstrēmi. Bet Jēzus atbilde patiesībā man nepalīdzētu, ja es būtu cietumā. Jo Jēzus saka, ejiet un Jānim pasakiet, kāpēc Jēzus nevarēja pateikt, ejiet un Jānim pasakiet, ka es esmu īstais. Man liekas, tas būtu loģiski, vai ne? Vismaz man tas būtu svarīgi. Jēzus saka, Jāni, kopš tā brīža, kad tu man kristīji, nekas nav mainījies, es esmu īstais. Tu taču dzirdēji balsi no debesīm, kas teica, šis ir mans mīļais dēls. Nekas nav mainījies, Jāni. Bet Jēzus atbilde patiesībā ir kaut kas no Iesajas 35, ko jūs lasījāt, ko mēs lasījām šorīt. Ja? Tas ir kaut kas no mesijāniskiem tekstiem. Akli redz, kropli staigā, spitālīgi top šķīstīti, kurli dzird, miruši augšām ceļas un nabagiem tiek sludināti prieka vēsts. Jēzus nedod nekādu atbildi par savu izcelšanos un dievišķīgumu. Jēzus arī nenosoda Jāni šajā brīdī. Viņš nesaka, Jāni, kāpēc tu šaubies? Bet Jēzus ļauj ieraudzīt savas kalpošanas augļus. Jānis arī bija redzējis savus kalpošanas augļus, kad ļoti daudz cilvēku nāca Jordānas krastā un izsūdzēja grēkus, un Jānis viņus kristīja. Jānis zināja, kā tas ir, kad Dievs tevi lieto. Un te ir šī Jēzus atbilde, kur Jēzus saka, šis ir tas, ko es varu darīt un daru. Un tie ir Mesijas darbi. Tie ir Mesijas darbi. 35. nodaļā, ko mēs lasījām, tad aklajam atvērsies acis un atdarīsies kurla ausis. Ja? Un es domāju, Jānis Kristītājs zināja svētos rakstus. Un iespējams, ka tā bija atbilde, kas viņam bija jādzird. Un tad varbūt arī tevi un mani Jēzus šajā rītā iedrošina ieraudzīt, kā Kristus darbojas šodien pasaulē, caur saviem bērniem, caur saviem sekotājiem. Bieži vien, kad mēs redzam kādus augļus otra cilvēka dzīvē, tad vai mēs ļoti saskumstam, ka mums nav. Tas ir interesanti. Mums vajadzētu priecāties, ka brālim vai māsai ir tie augļi. Un es parasti saku tā, ka augļus vislabāk var redzēt otrs cilvēks. Ja tu dzīvo ar kādu kopā, prasi savai sievai vai vīram, prasi savam kaut vai bērnam, paprasi, hei, man ir kāds svētā gara augļi aspekts. Jā. Bērni būs ļoti tieši. Bērni teiks, kad tu esi baznīcā, tad ir, bet mājās, tā 50/50. Tad, kad tu gatavojies mācītāju satikt, tad es redzu, ka tu tā savācies. Ja? Bet atcerieties, ka svētā gara auglis nav kaut kāds mans pašiedvesmas rezultāts, tas ir svētā gara auglis, svētais gars viņu briedina. Un tad jautājums ir, vai es ļauju viņam sevī darboties. Un tad Jēzus noslēdz šo ar tādu ļoti interesantu teikumu. Viņš saka, svētīgs ik viens, kas manis dēļ neapgrēcinās. Neapgrēcinās. Vai svētīgs ik viens, kas manis dēļ nepaklūpa. Ja tas būtu tāds burtiskais tulkojums. Ja? Paklupšana. Jūs esat kādreiz dzīvē paklupuši. Ja? Fiziski, es domāju. Ja? Esat, ja? Es atceros, pirms daudziem gadiem es nebiju pamanījis, ka man viena kurpjaukla ir atsējusies. Un jūs zināt, kas notiek tad, kad viena kurpjaukla ir atsējusies. Tu parasti uzkāpi viņai, tai auklai.
Un es tur stacijas laukumā nogāzos pilnā augumā uz asfalta. Biksēs bija caurums. Es vēl, man liekas, nācu no Baptistu savienības. Man kaut kāds koferīts tāds cienīgs. Ziniet, tā stulbākā sajūta ir, ka neviens neapstājas. Visi tev gandrīz kāpja virsū, jo tur daudz tie cilvēki. Protams, cēlos augšā, bet jā, es biju neuzmanīgs. Es nevarēju tur, domāt, ka valdība vainīga vai Rīgas doma kaut ko nav izdarījusi. Es biju pats nokritis. Ja? Un man liekas, ka tas ir līdzīgi, ja mēs domājam par apgrēcināšanos, ir arī līdzīgi, ka varbūt tā mūsu ticības kurpjaukla ir atsējusies un mēs pat nemanām, ka esam uzkāpuši virsū un mēs nokrītam. Un tad ir jāceļas augšā. Jā. Un redziet, arī šaubām ir smalka robeža. Kurā brīdī es sāku apgrēcināties. Jā. Jo Jēzus laikā cilvēki apgrēcinājās pie Jāņa, jo Jānis neēda, nedzēra, tas nebija taisnība, bet Jānis bija askēts, un tad viņi teica, ka Jānī ir dēmons. Un viņi apgrēcinājās arī pie Jēzus, nāca cilvēku dēls, viņš ēd un dzer, un tie saka, redz, izēdājs un vīndzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Un tā laika cilvēki nepieņēma ne Jāni, ne Jēzu. Ja? Un tur ir tā bīstamā robeža, ka tās šaubas kļūst tik lielas, ka tu vairs netici. Netici, ka kaut kas varētu dievišķīgs būt Jēzu, ka Jēzus varētu tev palīdzēt. Bet Jēzus šajā arī tā iedrošina tevi un mani ar šiem vecās derības tekstiem, ka viņš joprojām darbojas. Viņš joprojām darbojas. Un ja tev ir šaubas, un es gribu noslēgt ar Filipa Jansei citātu. Filips Jansijs, viņa viena no grāmatām, tas Jēzus, kuru es nepazinu, ir iztulkot un iespiest Latvijā zvaigznes ABC, man liekas, pat viņu vēl pārdot, ja nav izpārdot. Bet runājot par šaubām, viņš saka, šaubas ir skelets, uz kuras aug ticības miesa. Šaubas ir skelets. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka caur šaubām tu nonāc pie patiesas ticības Jēzum. Lai Dievs svētī, mīļie draugi, mūs katru, lai šaubu brīži nekļūst par paranoju, bet lai šaubu brīžos mēs jautājam Jēzum, jautājam Jēzus sekotājiem, jautājam saviem ticības māsām, brāļiem šo pašu jautājumu. Kā noticēt, ka tu, Jēzu, esi īstais? Amen.